Te nu mēs esam mūsu skaistajā virtuvītē. Baibiņa šobrīd cītīgi ir nolakojusi grīdu cik 3 kārtās? Jā. Viņa ir pabeigta tā grīda? Jā, tāpēc es tagad lieku tā klēju. Jā, un mēs plānojam tuvākajās dienās krāsot. Tu gan dodies dzemdībās rīt. Neuztraucieties, ka viņi dodās kā dūla, nevis acīm redzami citādāk. Tu vispār esi mūsu YouTube auditorijā stāstījis par to, ka tu esi dūla apmācībā šobrīd. Godīgi sakot, neatceros. Cilvēki, kas sako, varbūt Instagramā zinās, bet tiem, kas nav bijuši ar mums Instagram tik ļoti pēdējo, nezinu, cik 2,5 gadu laikā, tiem tas būs kaut kas jauns. Bet, vairāk šodien šajā video stāsts par dzīvokli. Šis ir tāds lielais projekts, kas atdzīvinās šo visu vietu. Mums ir šeit plānojās virtuve. Nebūs viņa liela, grūti, protams, pēc video saprast to platību. Ko es gribu pateikt par virtuvi mūsu? To, kas saka, ka viņa drīz būs. Viņa nebūs liela, viņa būs ļoti maziņa, kompakta, bet smuka. Tu būsi apmierināta ar virtuvi, vai tev vienmēr būs tāds, es būtu gribējis kaut ko lielāku, citādāku? Es pilnīgi noteikti gribēju lielāku virtuvi, un tā kā manas ilūzijas tika sagrautas, izmērot tehniku, lielumus, dziļumus un vispārējo, bet mēs to nevaram īsti mainīt. Vai nu ir jāatsakās no trauku mašīnas, vai no cepeškrāsnes, vai no leduskapja, vai tad viņam jāstāv ar istabas vidū. Jā. Vienkārši par kaut ko ir jārēķinās. Jā. Ņemot vērā, ka šis bija mūsu budžets, un mēs esam ļoti priecīgi ar dzīvokli, kuru mēs esam dabūjuši. Mēs pat dabūjuši, bet izvēlējušies. Protams. Viņam ir milzīgs potenciāls. Mēs nevaram sagaidīt, kā tas viss izskatīsies, kad viņš pabeigs. Vienkārši tā ilūzija, tad, kad tu nopērci kaut ko. Protams, ka tu vari vienkārši sākt dzīvot un neko neremontē, bet mēs gribējām šeit pa savam. Un tagad drīzumā tas būs pa savam. Mēs vienkārši gribējām. Mēs būsim priecīgāki. Mēs vienkārši gribējām, lai mums nav katru dienu tas, vajadzēja izdarīt šito. Kaut kādi vārdi vēl, pirms mēs laižam viņus vaļā? Es nesaprotu, kāpēc man tagad tas plēves trafarets ir jāliek. Parādi, bet ko tu nopirki tikko? Oh my God. Ierakstiet komentāros, vai jūs jebkad atļautos tīri kaut kādā, es nezinu, balstoties uz visām šausmu filmām, kas ir redzētas, pirkt kaut ko tādu. Bet kā mēs runājam, es laikam nejūtos super nekomfortabli ar šo, bet ir bišķiņ tāds iespējas. Mēs bijām vintage humpalās un vai iepatikās? Viņi vienkārši, man liekas, viņi ir bišķiņ netīri, bet viņi ir tik labā kvalitātē un ar visām detaļām, kas nevarēja nepaņemt, jo man bērnībā gribējās tādu. Paskaties pēc aparīti. Pasaka, viņi nav cute. Man liekas, jā, vistrakākais šitām lielām tas, ka viņas ir tik lifelike, realistiskas. Man neliekās, kā poņi pēc porcelāna lēlas vienkārši izstāst. Tiešām. Es bet tik creepy, ja tu nošķeli viņai pusi galvas. Bērniem ir atsaukusies pirms skola, es varu tā teikt. Jā, Jā. tā ir pirms skola. Un man ir atvaļinājums vēl vienu dienu. Mēs vienkārši gājām apkārt pa santehnikas veikaliem un pa humpalām. Santehnikas veikaliem. Elektrotehnikas veikaliem. Un nopirkām lieli porcelānu. Kur mums tā rozete jāliek tagad būs? Mums vajag depiņākas krāsas. Aizbrauc. Rozete. Te. Es nevaru vienkārši izsist ar āmuri un Un iemāt. ko tu gribi vēl vienu reģistru? Tad atnāks ampulīts. Zzz. Un izvilks vadu. Jā. Vai viņš atkal šito griezīs ārā? Droši vien. Viņš negriezīs ārā, bet viņš kā paņems viņu no šajienas to vadu. Viņš izgriezīs te caurumu, tad viņš ar roku ķeksēs pēc vadiem. Viņiem ir speciāla tehnika, kā tas dara. Vai tad mums visā mājā tika izgriezts kaut kas? Nē. Viņš droši vien skrūvēs šito visu vaļā.
Un no šejienes aizlūk tur. Un vispār ir tāds sūdi, ka mēs pacēlām grīdu. Un virsma, man liekas, nav tik zema virtuvē. Un šits arī būs jāceļ augšā. Un šits arī ir jāpārvis uz šejieni, jo šits sanāk beigās aiz krāna. Bet viņi, es redzēju, kā viņi tur runāja par to, par augstumu. Vai arī par krānu augstumu. Es neatceros, par kaut ko viņi runāja. Ar ventu. Bet pasties, es pienāku pie virsmas. Virsma taču līdz šejienai nav. Šī tik tā zema virsma nav. Taču tā kā... Nu tad man vispār līdz ceļiem. Ja? Jā. Mums, ka virsma šitien kaut ko tieši. Jā. Nu super, vēl viena lieta, ko mēs tikko sapratām. Lība. Tas nozīmē, ka mums tas ir ātri jāizdara. Tad krāsot nav jēgas vispār tagad. Jā. Nu labi, sāksim šo par grunts kārtu. Lība jāzvan cits tam. Žāli. Samērīgs dāvans. Es domāju, viņam patiks ļoti, Jā. viņš ļoti gribēja. Starp citu, tā ir mūsu cepeškrāsnes tieši pie Matildas gultas. Tas ir pagaidu vieta viņai. Uz savām gultiņām. Un iet gulēt. Jums gultiņās ir kaut kāds pārsteigums. Paldies, mamma! Man tad es tev izstāstīšu par šito te lelīti. Viņi ir bišķiņi slapi klēti vēl. Es viņu izmazgāju. Tad paklājāju. Netātība! Viņi nevar mest zemē, jo tad viņas Būs nav apsūtījās. nevar sakārtot.